Noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi, 3. daļa – saraksti un satura radītājs. Dažbrīd savu dokumentā jums jāuzskaita kaut kas. To var izdarīt gan automatizēt, izmantojot vienkārši šādas podziņas, kas ir piedāvātas Excel Wordā, bet jūs arī varat izveidot savu saraksta stilu un viņu lietot visā dokumentā. Plusi no tādas darbības ir tāds, ka jums šis stils būs vienmēr noformēts vienādi. Nekad nebūs dažādi izvietos no kreisās labās malas un tā tālāk. Kā to izdarīt? Jums ir jāaiziet uz šo te podziņu Multilevel List un jāizvēlās Define New List Style. Un jūs varbūt gribēsiet savā dokumentā veidot divveidu stilus ar burtiem un ar cipariem, tātad jūs varat viņu nosaukt, piemēram, mans ciparu saraksts un tā tālāk. Ja? Ideja šeit ir ļoti vienkārši, ka tagad jūs definēsiet, kādā veidā jūsu saraksts strādās, kā viņš izskatīsies. Un tad to var izdarīt ļoti vienkārši caur format numbering, un šeit parādās lūk šāds saraksts, kuru mēs it kā jau kaut kur redzējuši, pie stiliem tas bija. Tad šeit, ko jūs varat darīt? Jūs varat definēt katra līmeņa numerāciju. Piemēram, lūk šeit viennieks. Jūs varat aizvietot iekavu ar punktu, un tas būtu šādi. Vai, piemēram, varat uzīt punkts. Un tad jums būtu pirmais punkts, un tad aiziet mums ir uzskaiti. Bet visbiežāk mēs paliekam pie viennieka. Ja, tad viennieks. Šādi. Un šeit atramies, ka te var nomainīt uz space. Tas panotiek ar otro līmeni. Kas ir otrais līmenis? Un tad otrais līmenis ir number style for this level. Un te mēs izvēlamies, ka tas ir skaitlis. Labi. Lūk, te viņš parāda man, kā tas var izskatīties. Tālāk, ko mēs vēl izdarām, include level number from level 1. Un mums jau ir 2 skaiti. Un tagad mēs paši izdomājam, kādā veidā viņi dalīsies. Piemēram, lūk šādi. Un tad mēs varam aiziet uz 3. līmeni. Pateikt, tas ir arī numurs, tas ir no 2. un no 1. šādi. Un tad mums te ir punkts, punkts, punkts. Un tā tālāk, cik daudz mums vajag, tik daudz mēs arī varam likt, ka tas ir space, neaizmirstam, šeit tas arī esam, laikam esmu aizmirsts, jā. Un tā tālāk. Kas vēl ir noderīgs šajā līmenī, ka jūs varat definēt, kas notiek ar tekstu. Piemēram, šeit jūs varat pateikt, ka teksts indent at, tas būtu šī lietiņa, varētu sākties no 0 nākamā rindiņa, kad jūs uzskaitat, piemēram, ja, vai jūs varat viņu atstāt turpat, kur tas arī bija. Šis ir labi, kāpēc, jo tas dot iespēju izveidot tādus sarakstus, kuri pēc iespējas vairāk vietas dot rakstīšanai. Ja jūs izmantosiet gatavos risinājumus, tad, ja jums būs apakšpunktiņi, tad viņi būs pārāk šauri priekš teksta un aizņems daudz vietas, bet tekstu varēs ievadīt pietiekami maz. Bet šeit jūs varat definēt, ka viņiem nav jāpieturās šai līnijai, viņi varētu sākties arī vēlāk nākamajā rindiņā un tā tālāk. Jūs to varat šādi kontrolēt, ja, kas dod jums vairāk vietas rakstīšanai. Lūk šādi. Ok. Ja, tas ir gatavs. Un ja mēs piešķirsim šo stilu, lūk, viņš parādījās, saucās mans ciparu stils, es viņu piešķiru, un jūs varat ieraudīt arī šādu rezultātu savu darbībai. Tie nav pareizie līmeņi, tāpēc, kad ja viņš redz rītkopas atkāpi, viņš uzskata, ka tas arī bija saistīts ar jūsu sarakstiem, tad jūs varat ar Shift Tab atgriezt atpakaļ jums vajadzīgos līmenī, ja? Tad kāds jums tas vajadzēja būt, 1, 2 un tā tālāk. Tad katru nākamo, ja vajag, jūs varat arī uztaisīt par apakšdaļu vai apakšsadaļu un tā tālāk. Shift Tab un Tab. Tādā veidā jūs ar to varat darboties. Pēc noklusējuma viss, kas iznāk no šīs pogas, tiks noformēts ar stila list paragraph.
Līdz ar to jums to arī vajadzēs formatēt pēc nosacījumiem, tad Times New Roman un 12. būtu izmērs, un pēc nepieciešamības arī pusotra līnijas starpā un nekas pirms un ap, un šeit, ok, un lūk, šādā veidā jūs iegūstat savu stilu ar sanumerētiem sarakstiem. Pēc nepieciešamības izmantojot tab taustiņu, jūs varat uztaisīt apakšpunktus, un ar Shift tab jūs varat atgriezties atpakaļ. Un pēdējais solis ir izveidot satura rādītāju. Satura rādītāju var veidot gan automātiski, izmantojot references, table of content, un tad izvēlēties kaut ko no gatavā, ko mums piedāvā šis rīks. Vai arī izveidot savu satura rādītāju ar saviem nosacījumiem. Tad kā to izdarīt? Aizējam uz Reference, Table of Content and Custom Table of Content. Tad ko mēs šeit varam izdarīt? Šeit mēs varam pirmkārt kontrolēt, cik daudz līmeņu parādīsies mūsu sarakstā, jo jūs varat izveidot vairākus headingus nekā 3. Un tad šeit jūs redzat, kad viņš parāda mums, kad izmantojam 3 līmeņus, lūk ir tie stili, kuri tiks izmantoti šajos 3 līmeņos. Tālāk, vēl ar podziņu Modify jūs varat noteikt, kā izskatīsies katrs no šiem līmeņiem. Tad nevis jūsu dokumentā, bet tieši satura rādītāji. Tad Table of Content 1 stili, kas attiecās uz pirmo. Uz pirmo līmeni, tas heading 1 un virsrakstī, tad nospiežam Modify un paskatāmies, ko šeit var izdarīt. 12. burtu izmērs, Format Paragraph, tie paši nosacījumi, jūs varat ar līnijām pareizi izmērīt, ar atstarpēm šeit paliek tāpat, ok. Ejam uz otro līmeni, Modify un Format Paragraph, un šeit skatāmies, cik daudz mēs gribam nobīdīt pa labi, 0,25 cm varētu pat pietiekami, ok. Gatavs, un trešais Modify un Format Paragraph, un šeit nobīdam vēl mazlietiņ, ok. Un tagad nospiežot ok, mēs iegūstam lūk šādu skaistu tabulu ar automātiskiem nosaukumiem visiem līmeņiem un visām daļām un nodaļām. Vēl, kad jūs lietojat savu dokumentu un izmantojat stilus, tad jums pie View izvēlnes ir pieejams lūk šāds tekstīts Navigation Pane, kas izveido lūk šādu automātisku satura rādītāju, kas palīdz jums pārvietoties pa dokumentu, kamēr jūs viņu veidojat, kas arī ļoti parocīga ideja, ja dokuments ir pietiekami liels. Tas ļauj arī lūk šādi saistīt saturu un pārvietoties vēl ātrāk, vai izmantojot šo, jūs varat arī pārvietot veselas daļas. Lūk šādi esam pamainījuši vietām, esam darbības analīzi ar logo raksturojumu, un tas perfekti labi pats visu izdarīja, nomainīja arī numerāciju. Sadaļām, daļām un apakšnodaļām, un šeit nospiežot F9, automātiski refrešojasies arī jūsu lapu attēlu numerācijas, tabulas numerācijas un tā tālāk. Ja, tad šādā veidā jūs varat arī pārvietot savu dokumentu. Vēl viena lieta, ko jūs varat darīt, izmantojot headingus un satura rādītāju, ja tas jums jau ir iestātīts, jūs varat arī pašā dokumentā slēpt daļas un nodaļas. Ja, tad šādā veidā pie jūsu virsrakstiem parādās tāds kā bultiņš, viņu varat nospiest un tādā veidā it kā mājaslapā aizvert saturu un atstāt tikai to, pie kā jūs pašlaik darbojaties, un tad redzēt struktūru savam dokumentam kopumā, kāds viņš izskatās šajā brīdī. Ja, tad šādi arī tas ir iespējams darīt. Kopumā tas ir viss par noformējumu, kas būtu nepieciešams zināt. Atsevišķi sīkumi ir lasām nolikumā. Šī ir tehniskā puse, kas palīdz jums tehniski, precīzi un efektīvi sagatavot savu dokumentu darbam.